Skatoties uz Jēzu, šo svētdienu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1964. gada 22. janvārī Fīniksā, Arizonas štatā, ASV. No Dieva bībeles, zinot, ka, ja mani vārdi cietīs neveiksmi, tad viņa nē. Tāpēc es vēlos izlasīt vienu rakstu vietu no Jesajas grāmatas. Man šeit ir pierakstītas dažas rakstu vietas un pāris komentāri, ko es gribētu pieminēt, cik ātri vien iespējams. Un pēc tam atkal ķerties pie aizlūgšanas par slimajiem šovakar. Es gribu izmantot šo iespēju, kamēr mēs atšķiram Jesajas 45. nodaļu. Es gribu izmantot šo iespēju, lai pateiktos visiem kalpotājiem, kuri ir sadarbojušies šajā sanāksmē. Brālis Šors, mans ļoti dārgs draugs. Viņš pārstāv Dieva asamblejas šeit, pilsētā. Brālis Outlaws, vēl viens mans dārgs draugs no Jēzus vārda draudzes. Brālis Fullers no Neatkarīgajiem, vēl viens mans dārgs draugs. Ne tikai šie trīs vīri, viņi pārstāv trīs galvenās grupas, bet arī citi kalpotāji, kuriem es esmu kalpojis iepriekš, citās kampaņās. Viņi visi sadarbojās un sanāca kopā, un cilvēki ir atnākuši. Es noteikti paļaujos, mani brāļi, ka daudzi no jūsu ļaudīm, kuri bija slimi un kuriem bija vajadzība, šajā laikā saņēma palīdzību. Un es esmu pārliecināts, ka es centos darīt visu, kā vien zinu, un esmu pārliecināts, ka Svētais Gars apstiprinās to, kas ir teikts un darīts. Tāpēc, lai tas Kungs jūs svētī tagad, kad mēs ieskatīsimies Bībelē, Jesajas 45. nodaļa sākot ar 22. pantu. Skatieties uz mani un esiet glābti visi zemes gali, jo es esmu Dievs, un cita nav neviena. Es zvērēju pats pie sevis, vārds izgāja no manas mutes taisnīgumā, un tas neatgriezīsies, proti, ka manā priekšā locīsies visi ceļi un ikviena mēle atbildēs. Es zinu, ka mēs neizlasījām pārāk daudz no rakstiem, bet ar to pietiek, jo tas ir mūžīgs, tas ir Dieva vārds. Un ja man tagad būtu jānosauc to par tēmu uz kādām 20 vai 30 minūtēm, es gribētu teikt, es gribu to nosaukt skatoties uz Jēzu. Tāds ir bijis aicinājums jau gadiem ilgi. Skatieties uz mani zemes gali. Es gribētu tā kā mazliet pagriezt un pateikt, skatieties uz mani īpaši katras pasaules sistēmas galā, jo viņš vienmēr dara sevi zināmu ļoti reāli, jebkuras pasaules sistēmas beigās, kad tā tuvojas savām beigām. Skatieties uz mani visi pasaules gali. Es varētu teikt, raksti saka gali, zemes gali. Gali ir daudzskaitlis, zemes gali. Daudzi saka, mēs esam to dzirdējuši daudzus gadus. Skatieties uz mani, nu, tā ir taisnība. Bet lieta tāda, jautājums ir šāds, ko tu redzi, kad tu skaties? Tev tas ir prasīts jau ilgu laiku, skaties uz mani. Jūs dzirdat cilvēkus sakām paskaties. Ja viņi piemin vārdu skaties, tas nozīmē pievērst uzmanību, paskatīties uz augšu vai paskatīties un uzmanīties. Un šobrīd Dievs šeit saka, paskaties uz mani. Es esmu Dievs un neviena cita nav. Interesanti, vai šajā laikā, kādā mēs dzīvojam šobrīd, uz ko mēs varētu skatīties, kas būtu stabilāks par Dievu. Un Dievs ir vārds. Tāpēc skatieties šodien uz Dieva vārdu, lai atrastu savu atbildi. Bībelē ir atbilde šai dienai. Tā bija atbilde arī citām dienām. Tā ir atbilde uz visiem laikiem, jo tas ir Kristus. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Bībelē ir tā atbilde, jo Bībele ir Jēzus Kristus atklāsme, kas atklājas kopš pasaules radīšanas. Viņš ir bijis atklāts praviešu veidolā. Viņš ir bijis atklāts ķēniņu veidolā. Viņš ir bijis atklāts likuma devēju veidolā, jo tieši tas viņš ir - ķēniņš, pravietis, likuma devējs un Dievs. Un tā. Viņš teica, skatieties uz mani, un tu saki, es to esmu darījis. Tas ir atkarīgs no tā, uz ko tu skatījies. Tas nosaka,
uz ko tu skaties. Tas ir, kur un kāpēc tu viņu meklē. Uz ko tu skaties, ar kādu mērķi tu skaties uz viņu. Tas ir atkarīgs tikai no tā, ko tu meklē. Tieši to tu atradīsi. Parasti cilvēki nāk uz sanāksmi uz reliģisku sapulci. Daži no viņiem meklē lielu cilvēku pūli, ar ko būt kopā. Ak, man nepatīk to teikt, bet tā ir taisnība. Daži iet uz draudzi tikai tāpēc, lai parādītu, kādas drēbes viņiem ir. Daži iet uz draudzi, jo viņi saka, šī ir vislielākā draudze pilsētā, vai arī tā ir vislabākā reputācija. Šo draudzi apmeklē noteiktas kārtas cilvēki. Tā tas ir nepareizi, saprotat? Jūs neskatāties uz to pareizo lietu, kuras dēļ tā draudze ir izveidota. Dievs teica, skatieties uz mani. Daudzi cilvēki dodas uz dievkalpojumiem tikai tāpēc, lai tiktu pamanīti. Un dažreiz cilvēki dodas uz dievkalpojumiem, ir ļoti žēl to teikt, un mēs varētu ilgi pie tā uzkavēties, bet viņi dodas uz draudzi pirms iešanas jau visu izdomājuši. Ja tiek pateiktas noteiktas lietas, vai vienkārši kaut kas, kas ir pretrunā viņu idejām, viņi uzreiz pieceļas un aiziet. Viņi vienkārši to nepacietīs, jo viņiem jau ir savs priekšstats par to, kādam tam ir jābūt. Tieši šī iemesla dēļ Jēzus netika saprast, kad viņš atnāca uz zemes. Ja vien viņi būtu ieskatījušies Dieva vārdā, nevis savās tā laika tradīcijās, viņi būtu sapratuši, ka viņš ir Dieva dēls. Jo Bībele skaidri uzrādīja visu viņa atnākšanu, un viņš atnāca pilnīgā vārda atklāsmē. Un katra paudze atklāja viņu tajā pilnīgajā atklāsmē, kas ir atvēlēts tam laikam. Šai paudzei ir jāatklāj Jēzus Kristus. Tā ir viņa atklāšanās, kas ir apsolīta vārdā. Tā ir jātiek atklātai šai paudzei. Ja draudzes to nepieņems, tad kāds celsies un to izdarīs. Jo Jānis teica, Dievs var no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus. Nedomājiet sevī sacīt, mūsu tēvs ir Ābrahāms, jo Dievs var no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus. Jo ko Dievs ir pateicis, to Dievs ir pilnīgi spējīgs īstenot. To, ko viņš ir apsolījis darīt. Mūsu tēvs Abrahāms to saprata, un pretēji cerībai viņš ticēja cerībā, un nešaubījās par Dieva apsolījumu neticībā, bet bija stiprs ticībā, slavēdams Dievu, jo Dievs deva viņam apsolījumu. Viņš ir devis mums apsolījumu šai dienai. Viņš ir devis mums apsolījumu, un mūsu apsolījums šodien tiks atklāts tikpat droši, kā tas bija Abrahāmam. Jo mēs esam Ābrahama bērni, būdami miruši Kristū. Mēs esam Ābrahama dzimums un mantinieki līdz ar viņu saskaņā ar apsolījumu. Tik daudzi cilvēki nāk ar jau sagatavotu viedokli. Apsēžas pilna evaņģēlija sanāksmē vai jebkurā citā sanāksmē, un viņi nogaidīs vien dažus mirkļus, līdz tiks pateikts kaut kas, kam viņi nepiekrīt, un viņi pieceļas un aiziet. Viņi vienkārši nepaliks, lai dzirdētu ko vairāk. Viņi nepaliks, lai pārliecinātos, vai tas tā bija un kāda ir patiesība par to. Lūk, mēs sakām, vai tas gars, no kurienes tas atnāca? Tas ir bijis vienmēr, tas uzrādās jau pirmajā Mūzes grāmatā. Tas bija viss caur rakstos. Kad Pāvils reiz runāja, tas ir runāja kādai cilvēku grupai. Viņi uzmanīgi klausījās viņā, kamēr viņš palika likuma ietvaros. Bet, kad viņš sāka stāstīt par atklāsmi, par debesu vīziju, tas uzreiz mainīja sanākušos. Viņi piecēlās kliegdami. Ja vien viņi būtu ieklausījušies tajā, ko šis vīrs stāstīja, ka viņš caur vārdu atklāja viņiem Dieva patiesību. Pirms kāda laika mani uzaicināja uz atmodu kādā lielā šo Savienoto Valstu pilsētā. Tur atnāca pavisam nedaudz cilvēku. Iespējams, ka visas tās atmodas laikā tur nebija vairāk cilvēku, kā šovakar ir šajā ēkā. Un es nodomāju, es iedošu brokastis, bezmaksas brokastis. Un es paņēmu savu mīlestības ziedojumu, lai sarīkotu bezmaksas brokastis dažiem ekumeniskajiem ticīgajiem tur pilsētā. Un pateicu viņiem, lai viņi atnāk, ka es gribēju ar viņiem parunāt un pastāstīt viņiem par savu mērķi, kāpēc es tur atrodos. Palīdzēt tai pilsētai, palīdzēt slimajiem, palīdzēt viņiem, katrai draudzēji. Tajā rītā, kad doktors Lī Vēls bija mans runātājs tajā kampaņā, viņš pēc brokastīm bija mani iepazīstinājis ar klausītājiem, un es paņēmu šo tekstu. Es nebiju nepaklausīgs debesu parādībai. Gandrīz uzreiz es pamanīju, ka viens kalpotājs paskatījās uz savu pulksteni, pastiepās un pamāja ar galvu tam otram puisim, piecēlās un aizgāja. Pirms es biju pateicis 6 vai 8 vārdus.
Gandrīz trešdaļa no tās kalpotāju grupas bija aizgājusi. Es vēl nebiju runājis ilgāk par 5 minūtēm, un tikai par to, ko bija pateicis Pāvils, ka viņš nav bijis nepaklausīgs debesu parādībai, jo Dievs bija viņu aicinājis tam darbam. Viņi uzreiz saprata, uz ko es grasījos balstīt savu domu. No grupas nebija palikusi vairāk kā trešdaļa. Lūk, tā nav pat kristīga pieklājība pret cilvēku, kas piesauc Jēzus Kristus vārdu. Es saku to ar cieņu, tomēr es saku to tā, lai tas iesakņotos. Man bija lielāka sapratne un labāka sadraudzība ar Āfrikas burvju baru nekā ar šo kalpotāju grupu tajā rītā. Viņi izrādīja lielāku cieņu pret Dieva vārdu un uzdeva jautājumus, lai es varētu iedot viņiem to cerību, kas atrodas manī, mūžīgās dzīvības cerību. Šiem kalpotājiem tam vispār nebija laika, ātri vien tik līdz tu kaut ko pateici, viņi devās prom. Un tieši tā tas ir. Viņi jau prātā ir izlēmuši, viņi paliek tikai tik ilgi, un tas ir viss, ko viņi grib zināt. Un ja kaut viens vārds nesakrīt ar kādu nenozīmīgu sīkumu, kam viņi tic, viņi nespēja palikt un klausīties līdz galam. Tieši tādēļ viņi nespēja noticēt Jēzum Kristum viņa pirmajā atnākšanā. Tieši tādēļ viņi palaidīs viņu garām otrajā. Viņi palaiž viņu garām katru reizi. Viņi to ir darījuši vienmēr, un viņš atklāja sevi Mozu, atklāja sevi Noā, atklāja sevi Ēlijā, visos praviešos. Viņi vienmēr palaida to garām. Jēzus sacīja, kurš no jūsu tēviem nav iemetis praviešus tajās kapenēs, kuras tie tagad rotā? Tā ir taisnība. Tā vienmēr ir bijusi taisnība. Tā ir taisnība arī šodien. Un tomēr tā visa vidū mums ir pavēlēts skatīties. Skatīties uz viņu visi zemes gali. Reizēm viņi ienāk, cilvēks tevi vērtēs pēc tava apģērba. Ja tu nevēl kā kalpotāju drēbes un tā tālāk, tad tas neskaitās. Viņam nebūs ar tevi nekāda sakara. Reizēm viņi vēlas paskatīties, kāda tev ir izglītība. Vai tu pareizi izrunā vārdus? Vai tu pareizi stāvi? Kā tu lieto lietvārdus un vietnieku vārdus? Atklāti sakot, es nezinu, kas ir lietvārds vai vietnieku vārds. Es nevarētu to pateikt. Tas man neskaitās, un es vienkārši nezinu. Es nevarētu pateikt atšķirību starp lietvārdu un vietnieku vārdu. Es to varēju, kad mācījos skolā, bet es to jau sen esmu aizmirsis. Es zinu tikai vienu, un tas ir Jēzus Kristus viņa augšām celšanās spēkā. Tas ir viss, ko es zinu pateikt. Par īpašības vārdiem un vietnieku vārdiem es neko nezinu. Un es domāju, ka tieši tādēļ mēs visi sanākam kopā šajās sanāksmēs. Tas ir, lai zinātu viņu, nevis lai zinātu lietvārdus un vietnieku vārdus, bet lai zinātu viņu, Jēzu Kristu, viņa augšām celšanās spēkā. Lūk, daži cilvēki, kad viņi skatās uz Jēzu, viņi skatās un redz viņu, skatās uz viņu, un kad viņi redz viņu, viņi redz viņā tikai kādas draudzes dibinātāju, jeb draudzes organizatoru, vai varbūt kādas draudzes ticības mācību. Tieši tāpēc daudzi cilvēki skatās uz Jēzu, lai ieraudzītu to. Viņš ir tikai jauna ticības mācība, kas ir pievienota kādai vecai mācībai. Lūk, daudzi cilvēki paskatās un redz viņu tādu. Daži skatās un redz viņu kā mītu, Santa Klausu, vai arī daži skatās uz viņu kā uz kādu vēsturisku faktu, ko Dievs izdarījis pirms daudziem gadiem. Daži no viņiem skatās uz viņu joprojām kā uz bērnu silītē. Bet jautājums ir šāds, ko tu redzi, kad tu skaties uz viņu? Vai tu redzi trīsvienības otro personu, vai arī tu redzi trīsvienību trīsvienā? Tu redzēsi viņu tikai tad, kad skatīsies uz viņu caur vārdu. Tas ir vienīgais veids, kā tu iepazīsti to, jo viņš ir vārds. Tas atklās sevi, tas ir atkarīgs no tā, ko tu meklē. Ja tu skaties uz viņu, lai strīdētos, tad tu skaties nepareizi. Viņš nestrīdējās, viņam nepiedienēja strīdēties. Atcerieties, jūs redzat viņu, kad jūs skatāties uz viņu caur viņa vārdu un atpazīstat viņu. Lūk, jūs nevarat viņu redzēt, kamēr jūsu acis nebūs atvērtas šai realitātei. Divi cilvēki var skatīties uz vieniem un tiem pašiem rakstiem un nebūt vienisprātis. Vienam no viņiem ir jābūt taisnībai, bet otrs kļūdās. Reizēm apkārt mums notiek lietas, kuras mēs nespējam saprast. Citi saka, ka viņi kaut ko redz, bet citi neredz neko no tā. Paskatieties tur Dotanā, tajā dienā, kad Eliju bija aplenkusi Sīrijas armija. Un viņa uzticamais kalps Gehazis, kas dzīvoja ar viņu, apkalpoja viņu, gatavoja viņam ēst un mazgāja viņa drēbes, lēja uz viņa rokām ūdeni. Viņš bija kopā ar viņu dienu un nakti, dzirdēja, kā viņš māca un sludina. Un tajā rītā, kad viņš pamodās, viņš paskatījās ārā un ieraudzīja visapkārt sīriešu armiju. Viņš teica, mans tēvs saka, skaties, kas tā mums pretī, visa sīriešu armija.
Saprotiet, Elija, kad viņš piecēlās un paskatījās, viņš redzēja kaut ko, ko Gehazis neredzēja. Un tāpēc viņš palūdza, Dievs atver šī jaunā cilvēka acis. Lūk, viņa acis bija plaši atvērtas, bet viņš sacīja, atver viņa acis, lai viņš varētu redzēt. Un kad viņa acis garīgi atvērās, visi tie kalni bija pilni ar ugunsratiem un eņģeļiem visapkārtam pravietim. Saprotiet, tas bija citādāk, kad viņa acis atvērās. Lūk, cilvēki skatās uz vārdu burtiski, un tieši tā jums uz to būtu jāskatās. Tomēr tas sevi uzrāda gan burtiski, gan garīgi. Gars padara vārdu dzīvu saskaņā ar apsolījumu. Citiem vārdiem sakot, tā ir sēkla. Gars dod tās dzīvību, tas dod svaidību, tas to iekustina, tāpat kā lietus dara sēklai, kas ir ierakta zemē. Tā izlaužas dzīvība, un kad tu skaties uz Jēzu kā uz apsolīto vārdu, konkrētajai stundai, tad tas tiks tev atklāts. Ja tu skaties uz viņu, tu redzēsi, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tas pats Kristus. Viss caur kopš pirmās Mūzes grāmatas katrai paudzei ir iedalīta kāda Dieva vārda daļa. Dievs vienmēr kādu sūta. Parasti garīdzniecība tik ļoti to saputro, ka tas paliek par tradīcijām un tā tālāk, kā tas bija Jēzus atnākšanas laikā. Un tad Dievs sūta pravieti. Tā kunga vārds nāk pie pravieša, viņš atklāj to. Viņš tiek nomētāts ar akmeņiem vai izlikts ārā, izmests ārā, bet tad kādu laiciņu pēc viņa aiziešanas viņi uzceļ viņam kapenes un saka, ka viņš bija liels cilvēks. Viņi dzīvo tā ēnā, kāds viņš bija toreiz, bet noraida vārdu, kas ir domāts šai dienai. Tāds ir cilvēks. Viņš vienmēr runā par to, cik Dievs ir liels un ko viņš ir darījis. Ko viņš darījis, bet neredz to, ko viņš dara tieši tagad. Saprotat? Viņš skatās uz viņu vēsturē, skatās uz viņu pravietojumos, bet aizmirst, ka viņš dara to pašu tieši tagad, ko viņš darīja toreiz. Tomēr tas ir tas, kas ir cilvēkā. Mēs ieraudzījām, ka mācekļi vienu reizi pēc, tas bija pirmais lieldienu rīts. Kāds tas bija rīts? Jēzus augšām cēlies no mirušajiem, staigā starp ziediem. Un divi draugi, Kleops un viens no viņa draugiem bija ceļā uz Emavu. Un viņi gāja sarunājoties, noskumuši savās sirdīs. Un no krūmiem iznāca kāds cilvēks, un viņš gāja kopā ar viņiem visu atlikušo dienu, runādams ar viņiem par Kristu. Un tajā vakarā viņi paprasīja viņam, viņš rīkojās tā, it kā grasītos iet garām, bet viņi lūdza viņu ienākt. Viņš to izdarīja. Un kad viņš ienāca, viņš izdarīja tur kaut ko tā, kā viņš bija darījis to pirms savas krustā sišanas un savas augšām celšanās. Pirms viņš tika sists krustā, viņi bija redzējuši, kā viņš darīja to tieši tāpat, kā viņš izdarīja tur. Viņi atpazina, ka tas bija viņš, lai gan bija bijuši kopā ar viņu visu dienu un nebija atpazinuši, kas viņš ir. Tas ir iespējams, ka šodien labi cilvēki, jauki cilvēki staigā kopā ar Kristu, lasa viņa vārdu un tomēr neatpazīst, ka šī ir tā stunda, kad ir jāpiepildās noteiktām lietām no šīs Bībeles. Tā ir tā stunda, kurā mēs dzīvojam. Ļoti tuvu ir laiks, kad šīm lietām ir jātiek izdarītām. Tas ir rakstīts un tādēļ tam ir jātop piepildītam, jo Dievs to ir apsolījis. Jā, mūsu acīm ir jābūt atvērtām, lai redzētu vārdu. Lūk, jūs varat skatīties uz vārdu. Farizēji bija izskaidrojuši šo vārdu, kādā tieši veidā mēs ienāks. Viņi domāja, ka viņiem ir taisnība. Un lūk, viņš piedzima un staigāja viņu vidū, bet viņi nosodīja viņu. Kad viņš sacīja tiem, jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, bet tie ir tie, kas liecina par mani. Pētāt rakstus. Viņi sacīja, mēs esam Mūzes mācekļi. Viņš sacīja, ja jūs būtu Mūzes mācekļi, tad jūs pazītu mani, jo Mūzes rakstīja par mani. Un viņš to darīja. Mūzes sacīja, tas kungs jūsu Dievs jums cels tādu pravieti kā es, likuma devēju un tā tālāk, un pravieti, un ļaudis viņā klausīsies. Redziet, ja viņi būtu zinājuši Mūzes rakstus, viņi būtu zinājuši viņu. Viņi domāja, ka viņi zināja Mūzes rakstus, bet saprotiet, viņi tos nezināja. Saprotiet, viņi bija padarīti akli pret tieši to faktu. Tātad tikai daži vārdi no viņa, un ko viņi darīja? Viņi pielēca kājās un sacīja, tam cilvēkam ir jaunais gars. Viņš nāk mūs mācīt? Nu, kādas skolas viņš nāk? Mums par viņu nav nekādu ierakstu. Interesanti. Kādas biedrības apliecība viņam ir? Vai kaut kas tam līdzīgs? Lūk, kas viņus interesēja. Bet viņiem neizdevās paskatīties un ieraudzīt, ka tieši tas Dievs, kas apsolīja vārdu, tieši tur apliecināja to caur Jēzus Kristus personu.
jo viņš bija konkrētās stundas gaisma. Viņš bija tā gaisma, kurā staigāt cilvēkiem. Un tikai Dieva vārds atnes gaismu. Tikai Dieva vārds atnes gaismu. Dieva vārds rada saules gaismu. Dieva vārds rada zemi. Dieva vārds rada gaisu. Viss ir Dieva vārds, kas ir izpaudies. Viss, kas ir kaut kas reāls. Kad viņš bija šeit, viņš teica, es esmu Dievs un bez manis nav neviena cita. Daži paskatījās. Paņemsim dažus, kas patiešām paskatījās. Reiz Jesaja, jauns pravietis. Pēdējo reizi šeit Fīniksā es runāju par viņu, man šķiet uzņēmējiem. Par to, kā viņš bija stipri balstījies uz ķēniņa Usijas pleca. Bet mēs redzam, ka Usija kļuva iedomīgs un viņu satrieca spitālība. Tad Jesajam bija jādodas uz templi un jālūdzas, un jāpasaka, jāatzīst, ka viņš ir grēcinieks. Un viņš ieraudzīja, kā parādījās ķerubi, aizsegdami ar spārniem savas svētās sejas, un kājas un lidodami ar spārniem saugdami. Svēts ir tas kungs Dievs. Lūk, ko viņš ieraudzīja, kad Jesaja uzmeta ātru skatienu Jēzum Kristum. Viņš neredzēja vienkārši parastu cilvēku. Viņš neredzēja kaut kādu filozofu. Tāpat kā lielākā daļa protestantu draugu šodien. Man šķiet, ka 68 vai 86% no tām aptaujā noliedz, ka tic. Viņi noliedz Jēzus Kristus piedzimšanu no jaunavas. Mūsu protestantu kalpotāji, tā tas ir. Tas ir ņemts no statistikas. Tieši tā viņi noliedz piedzimšanu no jaunavas. Viņi netic, ka tā patiešām bija piedzimšana no jaunavas. Tādā gadījumā Jesaja kaut ko tādu neredzēja. Daži no viņiem saka, viņš bija labs cilvēks. Daži no viņiem, tāpat kā dažas no mūsu šodienas konfesijām saka, viņš bija labs cilvēks. Protams, viņā nav nekādas vainas, bet ļaujiet man kaut ko pateikt. Šodien uz viņa vārdiem nevar ne paļauties, ne arī ticēt. Jebkuru pārliecību un ticību, kas ir izveidota ārpus Dieva vārda, lieciet to malā. Jēzus teica, ik viens cilvēka vārds cietīs neveiksmi, bet mans nē, debesis un zeme zudīs, bet mans vārds nekad nezudīs. Tāpēc jebkura ticības mācība vai jebkas cits, kas nav būvēts uz šī Dieva vārda, uz visa Dieva vārda. Jēzus teica, cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no ikviena vārda. Ne tikai kāds vārds šeit un kāds vārds tur, un nedaudz šeit un tur un salikt to kopā, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Cilvēkam ir jāpieņem katrs Bībeles vārds. Jāsaliek tas kopā, tas jau ir salikts kopā. Vienkārši lasiet un ticiet tam, rīkojieties saskaņā ar to, un Dievs to cienīs. Un tā mēs ieraugām, ka Jesaja, kad viņš paskatījās, ko tu redzēji, Jesaja? Viņš redzēja to, kas tika nosaukts padomdevējs, miera valdnieks, varenais Dievs, mūžīgais tēvs. Lūk, uz ko viņš paskatījās. Es gribētu pieminēt vēl vienu vīru, Danielu. Reiz tev bija iespēja viņu redzēt. Lielais pravieti, ko tu redzēji? Viņš sacīja, es redzēju akmeni, kas ne ar rokām tika atšķelts no kalna, kas ieripoja pasaules valstībās un sadragāja tās gabalos, un tās tika aizpūstas kā pelavas vasarā uz klona. Un tas akmens izauga par lielu kalnu, kas apklāja visu zemi. Lūko par viņu pateica viņš. Tādējādi pienāks laiks, kad viņš valdīs pār pasauli. Šodien cilvēki cīnās par pasaules valdnieku. Katra tauta vēlas savu valodu, savus uzskatus. Katra konfesija vēlas, lai tās grupa būtu pārāka par citām, bet nāks viens, un tas būs Jēzus Kristus. Viņš ir visuma valdnieks. Neviens cits kā pats Dievs. Kādu dienu Nebukadnecars bija izdarījis ļaunu lietu. Viņš iemeta ugunīgajā ceplī 3 ticīgos bērnus, bet kad viņš atvēra durvis, lai paskatītos, kā viņiem tur klājas, viņš tajā ceplī ieraudzīja 4. vīru. Un ko tu ieraudzīji, kad tu paskatījies Nebukadnecaru? Viņš sacīja, viņš izskatījās kā Dieva dēls. Lūk, ko viņš ieraudzīja, kad viņš ieskatījās tajā noziegumā, ko viņš bija izdarījis. Tur bija viens, kas izskatījās kā Dieva dēls. Ecihiels kādu dienu paskatījās, viņš teica, arī es viņu redzēju, un viņš bija kā ritenis tā riteņa vidū, kas griezās, stāvēdams tur gaisā. Lūk, kāds viņš izskatījās Ecehielam. Jānis, lielākais no visiem praviešiem. Viņš bija tas, kurš stādīja priekšā Jēzu. Jēzus teica, ka viņš bija lielāks par visiem jebkad dzimušajiem cilvēkiem. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc tas tā bija? Tie visi pārējie runāja par viņu. Tā kunga vārds nāk pie pravieša, tieši kā ir teikts Bībelē. Un pie visiem pārējiem praviešiem tas nāca pie viņiem vīzijās. Bet, kad vārds nāca pie Jāņa, tas bija miesa. Jēzus bija vārds, viņš ir vārds, viņš vienmēr bija vārds. Bet tieši šeit Dieva pilnība bija kļūsi miesa un mājoja mūsu vidū. Viņš bija pravietis, kad viņš atnāca pie viņa ūdenī. Un ja vārds ir kļuvis miesa, tam ir jānāk pie pravieša. Vārdam, lai kur tas nebūtu, tam ir jānāk pie pravieša, jo tieši pravietis ir tas, pie kura nāk vārds, un Jānis bija tā laika pravietis.
Un, kad vārds atnāca pie viņa, ienāca ūdenī un sacīja, es gribu kristīties. Un Jānis sacīja, man vajag, lai tu kristītu mani, bet kāpēc tu nāc pie manis? Viņš sacīja, tam tā jānotiek, jo tā mums piedienas piepildīt visu taisnību. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc Jānis to sacīja? Kāpēc Jānis teica to Jēzum? Kāpēc? Viņiem tas piedienēja. Viņi bija, tur bija pravietis un vārds bija atnācis pie pravieša. Un tagad viņiem piedienējās, lai tiktu piepildīta visa taisnība. Kas notika? Tad Jānis kristīja Jēzu, jo tā kā Jānis bija pravietis un pazina vārdu, upurim bija jābūt nomazgātam, pirms tas tika pasniegts, un tieši tādēļ Jānis kristīja Jēzu. Jānis paskatījās un viņš ieraudzīja. Kā viņš zināja, ka tas bija Jēzus? Viņš redzēja balodi, par kuru viņam bija pateicis Dieva gars. Un uz tā, uz kura tu redzēsi garu nolaižamies un paliekam, tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu un uguni. Noā skatījās. Mēs šeit redzam, ka bija vēl viens cilvēks, kurš skatījās, kura vārds bija Noā. Viņš skatījās un redzēja Dieva tiesu pār, tas ir Dieva taisnīgā tiesa tika izlieta pār ļaunu, vārdu noliedzošu paudzi. Savā vīzijā, tā kā Noā bija pravietis, Dievs bija viņam devis vīziju, kā būvēt šķirstu, un devis viņam norādījumus, kā uztaisīt to konstrukciju, kā tam jātiek uzbūvētam. Kā gan Noā varēja? Ja šī vīzija nebija Dieva vārds, kad viņš redzēja šīs dusmas un taisot sagatavošanās ceļu, vienmēr pirms nāk tiesa tiek veikta sagatavošanās. Tas vienmēr ir Dieva vārds. Un kad viņš konstruēja kopā Dieva vārdu, apliecinot, ka viņa vīzija ir patiesa un ka viņš ticēja tai, smējēji viņu izsmēja un tā tālāk. Bet Noā bija ieskatījies nākotnē un ieraudzījis, ka Dieva taisnībai bija jāpieprasa sods pār cilvēkiem, un viņš uzbūvēja šķirstu, lai izglābtu savu ģimeni. Kad viņš paskatījās, viņš ieraudzīja tuvojošās Dieva dusmas, un viņš veica sagatavošanās darbus, lai cilvēki varētu no tā izglābties. Tāpat darīja arī Jānis Kristītājs, viņš veica sagatavošanos glābšanai. Un tāpat svētais gars dara šodien, vēstīdams par Jēzus Kristus atnākšanu, veido konstrukciju, Jēzus Kristus ķermenī. Mēs esam kristīti tajā, nevis caur ticības mācību, nevis caur konfesiju vai paspiežot roku, bet ar Dieva garu mēs esam kristīti Jēzus Kristus ķermenī. Tā ir konstrukcija, kas izturēs tiesu, jo tā jau ir tiesāta. Kad es redzēšu asinis, es paiešu jums garām, jā. Noā, viņš paskatījās un viņš ieraudzīja, kas tuvojās. Kādu dienu Mūzes paskatījās, viņš ieraudzīja uguns stabu. Tas piesaistīja viņa uzmanību. Šis izcilais teologs, viņš bija aizbeidzis ar visu savu teoloģisko apmācību un ar savu saprašanu, dotot caur viņa māti par pašu vārdu, to, kā viņam bija jāatbrīvo Izraēla bērni. Bet, kad viņš pamēģināja to savā veidā, viņš cieta neveiksmi. Kaut arī viņa māte bija viņu pilnībā instruējusi par to, kas viņam ir jādara un ko viņš darīs un kāpēc Dievs viņu bija uzcēlis. Visas šīs zināšanas, lai arī cik tās bija labas, un tās bija labas, bet tomēr tām bija jātiek iedarbinātām. Tā bija tikai mehānika. Ne jau mehānika kustina automašīnu, tā ir dinamika, lūk, kas liek tai kustēties. Ne jau mehānika iekustina draudzi, tā ir dinamika, svētais gars, kas ienāk šajā vārdā. Tas nav kāds seminārs, kurā jūs māca visu teoloģiju un grieķu valodas interpretācijas, bet tā ir svētā gara dinamika tajā, lai aizdedzinātu to un liktu tam īstenoties un liktu tam dzīvot tieši tā, kāds ir apsolītais vārds šai stundai. Nevis mehānika, bet dinamika. Ir vajadzīga mehānika un dinamika, vārds un gars. Tie ir tie, kas dod dzīvību. Ko Dievs ir apsolījis konkrētajai stundai, gaidiet, kad tas piepildīsies. Jums ir jāraugās uz viņu, jo viņš ir vārds. Un vienīgais veids, kā jūs varat skatīties uz vārdu, ir skatīties uz viņu. Skatieties uz viņu, viņš ir vārds un vārdam, kas apsolīts šai dienai, ir jāpiepildās šajā dienā. Noas laiks nevarētu piepildīties šajā dienā, tas bija tikai prototips. Mūzes laiks un tā tālāk. Bet šī ir tā diena, kurā Dievs ir apsolījis šīs lietas, ko mēs tagad baudām. Tās lietas, ko mēs tagad redzam, par ko pasaule smejas. Šo vareno, nozīmīgo svētā gara spēku, kas var izmainīt grēcinieka sirdi, kas var paņemt remdenu draudzes locekli un dot viņam liecību, kas aizdedzinās draudzi, no kurienes viņš iznāca. Tā ir tā dinamika, kas ieiet vārdā. Kā es bieži esmu teicis, es esmu sastapis divu veidu cilvēkus. Viens no tiem ir fundamentālists. Pozicionāli viņš zina, kur viņš atrodas Kristū, pateicoties vārdam, bet viņam vispār nav ticības tam, ko viņš dara. Viņš nav saņēmis svēto garu. Vēl es sastopu pentekostus, daudzi no viņiem ir saņēmuši
saņēmuši svēto garu, bet nezina, kas viņi ir. Tieši tāpat kā cilvēks, kuram ir nauda bankā, bet viņš nemāk izrakstīt čeku, bet tas otrs zina, kā izrakstīt čeku, bet viņam nav naudas bankā. Ja jūs varētu šos abus savest kopā, ja jūs varētu panākt, lai tas Pentekosts saprastu, kas viņš ir un atgrieztos pie īstenā, pilnīgā Dieva vārda, ar šo svētā gara kristību, tas atkal aizdedzinās pasauli ar jaunu vasaras svētku atmodu. Brāli, māsa, tā ir taisnība. Skatieties uz mani, visi zemes gali, jo es esmu Dievs, un izņemot mani cita nav neviena. Ak, mēs varam atpazīt komunismu, mēs varam atpazīt visu pārējo, bet interesanti, vai mēs varam atpazīt to vārda daļu, ko Dievs ir iedalījis šai dienai? Interesanti, vai mēs varam saskatīt to zīmi, par kuru Dievs mums teica, ka tā būs šeit uz zemes šajā dienā? Interesanti, vai mēs to redzam? Jā, atkal atgriežamies pie Mūzus. Viņam bija visa nepieciešamā mehānika, bet kādu dienu viņš degošā krūmā izdzirdēja kādu cilvēku, kas runāja cilvēciskā balsī, degošu uguns stabu tur krūmā, kas runāja cilvēciskā balsī un sacīja, es esmu, kas es esmu, un es esmu dzirdējis manas tautas vaidēšanu, es atceros savu vārdu, un es esmu nonācis, lai viņus atbrīvotu, un es sūtu tevi to darīt. Cik ļoti tas izmainīja to cilvēku, tik līdz viņš saņēma. Viņam jau bija mehānika, bet viņš saņēma dinamiku iekš tās. Protams, es būšu ar tevi. Tas bija viss, kas bija vajadzīgs, lai Mūzus ietu. Viņš paskatījās un ieraudzīja degošajā krūmā. Vēlāk ceļojuma laikā mēs redzam Izraēlu, kad viņi devās ārā. Arī viņi paskatījās un viņi ieraudzīja bronzas čūsku. Un tajā bronzas čūskā, kas bija pacelta viņu slimības dēļ, viņi bija grēkojuši, un viņi redzēja bronzas čūsku. Šajā bronzas čūskā viņi simboliski redzēja sodu, ko Dievs uzliks Jēzum Kristum, lai viņš nomirtu par mums visiem, necienīgajiem, vainīgajiem grēciniekiem. Lūk, ko viņš redzēja. Reiz mācekļi paskatījās uz viņu, kad viņi bija nonākuši nelaimē tur jūrā, un ko viņi redzēja? Viņi redzēja savu palīdzību, viņi redzēja palīdzību, kas nāca caur viņu. Marta, kādu dienu, kad viņa piedzīvoja nāvi ģimenē, bija miris viņas brālis Lācars, vienīgais brālis, kas viņai bija. Viņa paskatījās uz viņu nāves laikā, un viņa ieraudzīja augšām celšanos un dzīvību. Lūk, ko viņa redzēja viņā. Lūk, šķita, ka viņš bija noraidījis viņu, viņš bija aizgājis prom, kad viņas brālis nomira, bet mēs ieraugām, ka pēkšņi viņš izrādījās. Pēc tam, kad tas zēns jau bija miris un apglabāts 4 dienas, viņš jau smirdēja. Marta zināja, ka viņā ir kaut kas atšķirīgs. Viņa bija lasījusi rakstus. Viņa ticēja, ka viņš ir Dieva dēls, Emanuēls, izpausts Dievs. Viņa zināja, ka viņš bija Dieva pārstāvis, un viņa zināja, ka, ja Elija varēja augšām celt mirušo bērnu, un viņš bija tikai daļa no vārda tai stundai, Kristus bija vārda pilnība. Viņa droši zināja, ka viņam bija spēks augšām celt viņas brāli, un kad viņa atnāca pie viņa tajā nāves stundā, lielās bēdās, viņa atrada augšām celšanos un dzīvību, kad viņa paskatījās uz viņu. Viņa neskatījās uz viņu, lai viņu kritizētu, vai lai jautātu, kāpēc viņš neatnāca, vai lai viņu apšaubītu. Jums nekad nevajadzētu apšaubīt Dieva vārdu. Tieši tas ieveda visu cilvēci nepatikšanās, kad Ieva apšaubīja, vai Dievs ievēros visu savu vārdu vai nē. Šovakar es saku, brāļi, ka ir pienācis laiks, kad mums ir jātic katram Dieva vārdam, ko ir uzrakstījis Dievs. Ik viena tā daļiņa ir patiesība. Cilvēks dzīvos no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un tā mēs redzam, ka Marija atrada augšām celšanos un dzīvību. Tāpat arī Jāirs, tas mazais priesteris, slepus ticīgais. Kad viņš ieraudzīja Jēzu un paskatījās uz viņu, viņš atrada augšām celšanos un dzīvību. Viendien uz viņu paskatījās tie izsalkušie cilvēki un atrada spēcinošu maizi. Tā ir līdzība, ka izsalkušie šodien var atrast dzīvības maizi, nevis atrast ticības mācību. Tu neatrodi kādu dibinātāju, tu neatrodi kādu reformatoru, tu atrodi dzīvību, kad tu atrodi Kristu dzīvības maizi. Mirstošais zaglis paskatījās uz viņu tajā ciešanu stundā, un ko viņš atrada? Viņš atrada viņa apžēlošanu. Uz ko vēl viņš varēja paskatīties? Romas valdība nebūtu viņu apžēlojusi, neviens cits nebūtu viņu apžēlojis, bet savās ciešanās viņš paskatījās uz Jēzu, un viņš atrada kādu, kas varēja viņam piedot. Mans brāli, mana māsa, ja šovakar tu karājies kā viņš toreiz, uz nosodījuma svaru kausiem, un zini, ka ja tu šovakar nomirsti kā Remdens draudzes loceklis, vai Remdens Pentekosts, vai lai kas tu arī nebūtu, tu zini, kur tu nonāksi. Paskaties šovakar uz viņu, uz to, kas var tevi atbrīvot. Kāds šovakar, ja tev ir tik vien kā piedarība draudzai, un tu nezini, kur nozīmē Kristus augšām celšanās cilvēka sirdī, paskaties uz viņu. Viņš ir Dievs, un tikai viņš. Tu atradīsi piedošanu, kā tu atrada šis nabaga grēka nomocītais zaglis, karādamies pie krusta. Slimie paskatījās uz viņu. Ko viņi atrada? Viņi atrada dziedinātāju.
Šovakar slimie joprojām var paskatīties uz viņu un atrast dziedinātāju. Viņi atrada viņā to, kas bija attēlots tajā bronzas čūskā. Ja tā bija līdzība, tad šis bija oriģināls. Aklie skatījās un varēja redzēt. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, Ebrejiem 13:8. Tā dzejniece reiz paskatījās, lai noskaidrotu, ko viņa varētu ieraudzīt. Aklā Fanija Krosbija reiz paskatījās, lai noskaidrotu, ko viņa varētu ieraudzīt. Tā kā viņa bija akla, lūk, kāda bija viņas atbilde. Tu mans visas laimes avots. Vairāk man kā dzīvība. Kas vēl uz zemes man bez tevis? Un debesīs, kas kā vien tu. Reiz Edijs Peronets, kad viņš nevarēja pārdot savas dziesmas un nezināja, ko darīt. Un viņš atgriezās savā kabinetā, un uz viņu nonāca tā iedvesma, svētais gars. Viņš satvēra spalvu un paskatījās, un viņš ieraudzīja viņu spēkā. Un viņš uzrakstīja un sacerēja šo dziesmu. Pasludiniet Jēzus vārda spēku, lai eņģeļi pie zemes krīt. Karalisko diadēmu nesiet un par visu kungu viņu kronējiet. Lūk, ko viņā ieraudzīja viņš. Ak, vai! Pēteris, vietējais zvejnieks, kad viņa brālis bija apmeklējis Jāņa Kristītāja atmodas dievkalpojumus. Andrejs, viņi bija pārunājuši to, kāds būs Mesija un diskutējuši par to. Viņa tēvs bija pateicis viņam, ka tieši pirms Mesijas celsies daudzi fanātiķi, bet jūs viņu pazīsiet. Viņš būs pravietis. Tas kungs teica, ka viņš būs pravietis. Mēs saprotam, ka mums ir jātic mūsu praviešiem. Un visbeidzot, kādu dienu, ar visu to pārliecināšanu no Andreja puses, viņš visbeidzot panāca, lai Pēteris atnāk paklausīties viņu, jo kādu rītu viņam bija paredzēta sapulce turpat krastā. Viņš devās uz turieni, lai dzirdētu Dieva vārdu. Un kad viņš ienāca Jēzus Kristus klātbūtnē, ko Pēteris ieraudzīja, kad viņš paskatījās uz viņu? Viņš sacīja, tavs vārds ir Sīmanis un tu esi Jonas dēls. Tas atrisināja to uz visiem laikiem. Viņš zināja, ka Dieva vārds ir piepildījies. Reiz Natānaēls, īstens vecās derības ticīgais, gaidīja Mesijas atnākšanu. Viņu bija atvedis viņa draugs Filips, ievedis viņu Jēzus klātbūtnē, kurš stāvējis platformas, kastes celma, lai kas tas nebūtu, un lūdza par slimajiem. Un kad Natānaēls iegāja lūkšanu rindā, vai kas nu tur bija, un pirmo reizi paskatījās uz viņu, viņš izdzirdēja balsi, kas runāja uz viņu un sacīja, lūk, Izraēlietis, kurā nav viltības. Viņš sacīja, rabī, kad tu mani iepazini, kad tu vispār esi mani redzējis? Viņš sacīja, pirms Filips tevi pasauca, kad tu biji zem tā koka, es tevi redzēju. Ko saskaņā ar Natānaēla vārdiem viņš redzēja? Ko viņš teica? Tu esi Kristus, tu esi Izraēla ķēniņš, tu esi Dieva dēls. Lūk, ko viņš redzēja, kad viņš ieraudzīja patieso Dieva vārdu tai dienai. 400 gadu bez pravieša un redzēja, ka viņš zina tās domas, kas bija viņa sirdī, un ko viņš bija darījis. Viņš zināja, ka tas nevar būt nekas cits kā Mesija. Mums tas nebija bijis, viņiem tas nebija bijis, bet tas bija apsolīts, un visi zināja, ka tas laiks bija ļoti tuvu. Tāpat mēs zinām to pašu šodien. Mēs zinām, ka Jēzus apsolīja šīs lietas. Viņš teica, kā bija Latadienās, tā būs cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tā būs, kad viņš atnāks. Mēs redzam, ka šīs lietas notiek. Ko redzat jūs, kad jūs skatāties? Vai jūs redzat vai domājat par mitoloģiju, vai arī redzat kaut kādu telepātiju? Vai ko jūs domājat? Vai to pašu, ko domāja viņi toreiz? Kad farizēji skatījās uz viņu, ko viņi teica? Tajā cilvēkā ir velns. Tie paši ļaudis, cilvēki skatījās uz vienu un to pašu personu. Viens redzēja Dieva dēlu, apsolīto apstiprināto vārdu, bet otrs viņu sauca par velnu. Ko redzi tu? Uz ko šodien skaties tu? Kad tu redzi svētā gara spēku, kas ietraucas ēkā piepildot savu apsolījumu šajās pēdējās dienās par to, ko viņš darīs? Ko tu redzi, kad tu skaties? Ja tu redzi apstiprinātu Dieva vārdu, tad tas ir Dieva svētais gars. Tieši tā. Natānaēls ieraudzīja apsolīto vārdu, kam viņš bija dzīvojis, lai redzētu svaidīto apsolījumu, kļuvušu par miesu. To bija pateicis pravietis Mūzus. Mūzus, svaidīts pravietis, bija apsolījis to vārdu. Viendien kāda sieviete pie akasē. Daudzi cilvēki bija viņu noraidījuši. Farizēji un saduķeji bija nosaukuši viņu par velnu. Viņi sacīja, viņš darīja to caur zīlēšanu. Viņš ir ļaunais gars, viņš ir traks. Viņam nebija kur iet, tieši tāda ir viņa problēma, ka viņš vienkārši ir atkritējis. Kas notika? Kas notika? Viņš gāja cauri Samarijai un Ziharas pilsētai. Un kad viendienu viņš tur gāja, viņš apsēdās tajā gleznainajā vietā. Tur bija kāda sieviete, kas iznāca ārā, lai dabūtu ūdeni dzeršanai. Un viņa sacīja, un viņš viņu sadzirdēja. Viņa izdzirdēja balsi, kas sacīja, sieva, atnes man padzerties. Viņa izdzirdēja balsi, kas sacīja, sieva, dod man dzert. Un viņa paskatījās, un ko viņa ieraudzīja? Pirmkārt, viņa nevarēja to saprast. Viņa izjautāja viņu,
Nav pieņemts, ka jūs samarieši prasāt, tas ir jūs ebreji prasāt, ko tādu samariešiem. Sacīja, bet sieva, ja vien tu zinātu, kas ir tas, ar ko tu runā. Lūk, atcerieties, tur bija neliela gaismiņa, tur gulēja dzīvības sēkla, kas bija iepriekš nolemta no pasaules radīšanas. Viņa gaidīja to. Viņa bija pagalam nogurusi no visas viņu teoloģijas un pārējā, ko viņi bija teikuši. Bet viņa kaut ko gaidīja, jo viņa zināja, ka bija jānāk Mesijam. Un viņš sacīja, ej, paņem savu vīru un nāc šurp. Viņa sacīja, man tāda nav. Sacīja, tu pateici patiesību. Tev ir bijuši 5. Ātri vien šī mazā sēkliņa atdzīvojās. Ko viņa ieraudzīja? Viņa ieraudzīja Mesijas zīmi. Cilvēkā. Viņa ieraudzīja izpaustu apsolīto vārdu. Viņa sacīja, sēr, es redzu, ka tu esi pravietis. Mums tāda nav bijis jau 100 gadu. Mēs zinām, ka mums ir apsolīts, ka nāks Mesijā. Un kad viņš nāks, viņš mums to pateiks. Tas ir tas, ko viņš darīs. Saprotat, ko viņa ieraudzīja? Ko viņa ieraudzīja? Viņa ieraudzīja to zīmi, kas bija apsolīta tai dienai, izpaudušos. Šai dienai ir apsolīts svētais gars. Viņa augšām celšanās spēks. Draudze, kurā šī zīme sekos tiem, kas tic. Jēzus apsolīja, un tās lietas, ko es daru, arī jūs darīsiet. Ko tu redzi, kad tu skaties? Kad svētdienas rītā tu ej uz baznīcu, vai tu meklēsi malkas ērģeles, labi ģērbtu kalpotāju, kori mantijās, bariņu krāsotu sieviešu? Ko tu meklē draudzēs? Vai kaut kādas augstākās aprindas? Tu piederi tiem un šitiem. Ko tu meklē? Aptuveni to arī ieraudzīsi. Paklausieties, nav brīnums, ka tad, kad kāds atnes skaidru evaņģēliju un tu redzi, ka svētais gars atnāk un izpauž sevi vecmodīgu cilvēku bariņā. Tev tas ir sveši, tev ir grūti noticēt. Kā es to vakar teicu par Jāzepu, viņam bija grūti saprast, ka Marija ir stāvoklī. Kā gan viņa to varētu? Tāda svēta sieviete, bet viņa sacīja, ka viņu apmeklēja Gabriels. Bet tas bija ļoti neparasti. Kaut kas tāds bija ļoti neparasts. Nekad agrāk tas nebija noticis. Tieši tur mājo Dievs, neparastajām, miesīgajam prātam. Bet tiem, kas tic, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, visas lietas ir iespējamas. Katrs viņa apsolītais vārds tiks piepildīts. Tieši neparastās lietas padara viņu par Dievu. Viņš iet uz neparasto. Viņš dara visu tā, ka cilvēkiem tas ir neparasti. Tieši tā, ļoti labi. Tā sieviete paskatījās uz viņu, un viņa ieraudzīja Mesijas zīmi, miesā izpaustu Dievu. Daudzi, tie paši cilvēki, skatījās un neredzēja neko. Neticīgie Noas dienās. Ko viņi redzēja? Fanātiķi, kurš darīja kaut ko neparastu, ko viņš sauca par laivu. Tas bija viss, ko viņi redzēja. Kaut arī tas kuģis tika būvēts saskaņā ar visuvarenā Dieva vīziju. Tieši tas, kur viņš bija uzstājīgs, viņa vēstījums, ko viņš sludināja, viņš būvēja saskaņā ar savu vēstījumu. Dodams liecību, ka viņš bija taisns un viņš gaidīja. Viņš dzīvoja to, ko sludināja. Tieši tas mums būtu jādara šodien. Nevienam vīram nav tiesības sludināt, kamēr viņš nav piepildīts ar svēto garu, pareizi. Teologi un matemātiķi un pārējie to var sagrozīt ar saviem skaidrojumiem. Bet ja cilvēks kādreiz ir pabijis tur dziļi tuksnesī, tajā svētajā vietā un saticis Dievu, kā to izdarīja Mūzus, tad neviens cilvēks nespēs viņam to atņemt. Viņš zina, viņš bija tas, kurš tur bija. Nav neviena, kas varētu viņam kaut ko par to pateikt. Viņš tur bija. Tieši tāpēc Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem nesludiniet, līdz jūs aiziesiet uz Jeruzālemes pilsētu un saņemsiet spēku no augšas. Tad jūs būsiet mani liecinieki. Lūk, ko viņi redzēja. Tieši tā. Noā. Viņi nespēja neko ieraudzīt. Ko viņi darīja pēc tam, kad bija to izdarījuši? Ignorēja Dieva vārdu un paši sev sagādāja sodu. Pareizi. Es pievienojos Džeka Mūra teiktajam, necitējot viņu, bet sakot to, jo es domāju, ka šobrīd tas ir ļoti piemēroti. Džeks Mūrs teica, ja Dievs nenogremdēs Ameriku un nesadedzinās to, tad viņam vajadzēs augšām celt Sodomu un Gomoru un atvainoties par to sadedzināšanu. Un tā ir patiesība. Dievs ir taisnīgs. Viņa vārdam ir taisnīga atlīdzība, un viņš pavisam noteikti tiesās pasauli par tās rīcību pret viņa vārdu šodien. Nav svarīgi, cik daudz mums ir sapulču, cik daudz reliģisko sapulču mums ir. Tas nav tas, šis vārds. Paskatieties, nav bijis reliģiozāku laiku par to, kāds bija tajā dienā, kad Jēzus atnāca uz zemi. Ak, tas viss bija reliģijas un tradīciju pārņemts, un tas viss bija nepareizi. Tā tas bija, kad Amos, tas mazais plikgalvainais sludinātājs, mēs nezinām, no kurienes viņš nāca. Viņa abas actiņas samiedzās, kad viņš šķērsoja to pa kalnu un paskatījās lejup uz Samariju. Tā bija liela turistu pilsēta, kā Fīniksa.
Daudz cilvēku ieradās no visas pasaules, lai paskatītos uz šo vareno pilsētu, cik tā skaista. Ak, tur viss notika naktsklubi, un tā bija īsta izpriecu vieta. Vieta, kur dzīvot, tā viņi teica. Bet, kad šis mazais lauku zēns, kuram bija pieskāries svētais gars, atnāca uz turieni, viņam nebija neviena, kas varētu iet pa priekšu un organizēt viņa sanāksmes. Viņam nebija izlikts neviens paziņojums, ar viņu nesadarbojās neviena konfesija, nebija neviena, kas viņu atbalstītu. Bet, kad viņš pārgāja pāri tam pakalnam un samiedza tās atsteņas, skatoties uz to pilsētu, viņš redzēja kaut ko, ko neviens no tiem pārējiem neredzēja. Viņi visi redzēja tās pilsētas krāšņumu un pārējo, bet viņš redzēja gaidāmo Dieva sodu, un viņš pravietoja par to. Bet viņi nosauca viņu par jukušu. Bet 11 gadus vēlāk viss notika tieši tā, kā viņš bija pateicis. Vai cilvēks var paskatīties uz draudzi, kāda tā ir šodien, un uz cilvēkiem, kādi tie ir, un paredzēt svētības nākotnē? Es paredzu sodu. Tikai to. Taisnais Dievs pieprasa sodu par viņa vārda ignorēšanu. Viņš ir taisns, atnākot un apliecinot to mūsu priekšā un izdarot to pareizi. Bet būdams taisns Dievs visos laikos, viņš nevar mainīt savu plānu. Viņš nekad nemaina savu plānu. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņa ceļi ir tādi paši, viņa vārds ir tāds pats. Viss, viņš ir tāds pats. Viņš ir žēlastības pilns, ja kāds ir gatavs nožēlot, bet ja tu nenožēlosi, nāks sods. Faraons, kad viņš skatījās, viss, ko viņš redzēja, bija tā sauktais fanātiķis, tā sauktais fanātiskais pravietis ar daudziem apgalvojumiem par atbrīvošanu. Bet izraēlieši redzēja Dieva roku uz Mozus, tieši tā. Tas bagātais vīrs paskatījās un ieraudzīja. Viņam bija potenciāls, bet viņa organizācija bija svarīgāka nekā tas, ko viņš varētu sasniegt ar to. No kurienes bija viņa nākamais skatiens, viņš paskatījās no elles. Tieši tā, pie viņa atnāca spriedums. Tā bija nākamā reize, kad viņš paskatījās. Tā tas notiks ar daudziem cilvēkiem šodien. Tas romiešu karēvis reiz paskatījās, kad viņi sita krustā Jēzu. Viņš paskatījās, lai ieraudzītu, ko viņš bija izdarījis. Bet tad jau bija par vēlu. Draugi, to izdarīs arī Amerika. Kādu dienu viņi paskatīsies un pateiks, patiesi tas bija Dieva dēls, bet būs jau par vēlu. Viņi bija pasmējušies un uzjautrinājušies pēdējo reizi. Tad viņš varēja vien paskatīties un ieraudzīt, kur viņš būtu varējis tikt glābts, bet bija jau par vēlu. Viņš bija sitis krustā dzīvības valdnieku. Un šodien tik daudzas reizes cilvēki ir aizdzinuši prom no savas sirds Jēzu Kristu, kaut viņi redz, ka viņš skaidri apstiprina, ka viņš ir tepat mūsu vidū. Tieši tā. Kādu dienu Pilāts paskatījās un skaidri saprata, bet viņa politika nozīmēja pārāk daudz. Viņš vienkārši nevarēja, viņš nespēja tam pretoties. Luters paskatījās un viņš ieraudzīja taisnošanu, viņš devās kopā ar to, tad viņu organizējās. Tad nāca Veslīs, kad viņš paskatījās uz Kristu, viņš ieraudzīja svētapšanu, ka draudzei ir jābūt darītai svētai, un viņš devās kopā ar Atnāca Pentekosti un ieraudzīja dāvanu atjaunošanu. Ko viņi visi izdarīja? Tieši tāpat, kā izdarīja katoļi, viņi to organizēja. Atkal ielika to vecajās sliedēs. Ak, Dievs, kādu dienu es paskatījos, un kad es to izdarīju, es ieraudzīju alfu un omegu, es ieraudzīju sākumu un galu, es ieraudzīju Jēzu Kristu, to pašu vakaru, un es ieraudzīju mana grēka piedevēju, es ieraudzīju to, kas ieņēma manu vietu. Ak, ko redzi tu, kad tu skaties? Tieši šobrīd es skatos uz kādu vecu vīru, savu draugu Bilu Dauhu, kurš sēž šeit. Šis vīrs dzīvo savu 92. gadu. Pirms dažām dienām, tas ir nepārāk sen, apmēram pirms 6 mēnešiem. Viņam bija pilnīga sirds mazspēja un sirdslēkme vienlaicīgi. Ārsts saka, ka viņš mirst. Viņa sieva piezvanīja man un teica, brāli Branham atbrauc, viņš mirst, Bils ir tavs draugs. Un es teicu, labi, es atbraukšu. Un ceļā uz viņa māju es lūdzos Dievs. Man nepatīk iet, lai pateiktu viņam ar Dievas. Es zinu, ka ja vien viņš izdzīvos, līdz es tur nokļūšu, es varēšu pateikt viņam ar Dievas. Zem skābekļa maskas, pilnīga sirds mazspēja, 91 gadu vecs. Es iznācu no degvielas uzpildes stacijas un es paskatījos, un kad es to darīju, es ieraudzīju, ka Bils iet pa ielu un paspiež man roku. Šovakar viņš sēž šeit. Tas ārsts, kurš viņam to pateica, ir Biris. Un šeit sēž pats Bils Daugs no Limas, Ohio štatā. Stūrēdams cauri slapdraņķiem un sniegam seko katrai sanāksmei, uz kuru es braucu. Kāpēc? Mēs paskatījāmies, mēs kaut ko ieraudzījām. Tas pats Dievs, par kur es runāju vakar vakarā, tur Kolorādo. Vētras laikā es paskatījos un es ieraudzīju, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Šeit sēž Veja kungs Anglis, viņš sēž šeit, šajā pusē, lūk, tepat. Es tikko kā ievēroju viņu tur sēžam. Viņš ir atbraucis no Indiānas, viņš ir Anglis, viņa sieva ir diplomēta medmāsa, jauks cilvēks.
Viendien es ar viņu runāju, es sludināju kādā sapulcē, savā sirdī viņš apvainojās par to, ko es teicu, un kad viņš to izdarīja, viņš nokrita miris turpat auditorijā. Viņš tur nomira. Viņa sievas atvēra viņu, pārbaudīja viņa pulsu. Viņa acis, viņa seja kļuva tumša. Tā nebija izlikšanās, viņa acis izspiedās un acu āboli aizgriezās. Es teicu, stāviet mierīgi. Es paskatījos lejup uz viņu un nodomāju, ak, tur guļ tas cilvēks, miris. Nokāpu lejā, uzliku viņam rokas, viņš bija tikpat augsts kā šis galds, viņš bija miris. Vēja kundze teica, ak, brāli Branham, viņš ir miris, kliegdama pilnā balsī. Es paskatījos tālumā. Es ieraudzīju augšām celšanos un dzīvību. Es palūdzu lūgšanu, ko man pateica Jēzus, un brālis Vejs uzcēlās. Te nu viņš sēž šovakar augšām cēlies no mirušajiem, šovakar sēž šeit. Tas ir Vēja kungs, lūdzu piecelies uz brītiņu, lai cilvēki varētu redzēt, un šeit ir biltaugs, sēž lūk šeit. Kas tas ir? Jo mēs skatāmies uz viņu. Kurš ir tas pats, kas uzcēla Lāceru? Viņš ir tas pats, kas viņš bija. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Jā, viņš nemainās. Priekšā sēž viens sludinātājs vārdā Blērs. Viņa dēls nesen iekļuva avārijā, un tur sēž viņa sieva šobrīd slaucīdama acis no asarām. Viņi piezvanīja man uz turienu, un viņš teica, brāli Branham, mūsu mazais zēns bija automašīnā un nobrauca no kalna, un viņš ir samīcīts, smadzeņu kontūzija, un vispārējais, viņš ir te vai miris, viņš tikko elpo, sacīja, vai tu palūksi, es sacīju, lūksim. Un es sāku, paskatījos, tas bija pa telefonu, un es sāku lūgt, es teicu, kungs Dievs, ko man viņiem sacīt? Es ieraudzīju mazu zēnu, kurš gāja, skrēja un lēca ar lecamauklu. Šādi skrēja pa turieni, es teicu, viņam viss būs labi, un te nu viņš ir šovakar, un te nu viņš sēž kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Skatieties, ko jūs redzat, kad skatāties uz viņu? Es redzu to pašu dziedinātāju, amen. Es redzu to pašu, kurš staigāja Galilejā. Es redzu viņu viņa spēkā. Es redzu viņu, kurš atpazīst cilvēku domas un sirds noslēpumus, parādot to zīmi pirms pēdējā laika. Mēs taču varētu iet cauri šai auditorijai un pa valstīm sakot, kas viņš ir šodien. Vai jūs zināt, ko es domāju? Kā reiz teica tas vecais nēģeris verdzības laikos. Kādu dienu viņš atnāca, viņš teica, ziniet, tagad es esmu brīvs, un viņš sāka to stāstīt citu vergu vidū un vergi, un tas nonāca līdz tam īpašniekam, un īpašnieks teica, ienāc sem. Sacīja, ko tu tur starp tiem vergiem stāsti? Viņš sacīja, bos, es esmu brīvs. Viņš teica, kā tu esi brīvs? Viņš teica, es esmu brīvs no grēku un nāves likuma, jo Jēzus Kristus ir mani atbrīvojis. Viņš sacīja, sem, vai tu to domā nopietni? Tas sacīja, jā. Sacīja, es došos uz turienu un parakstīšu tavu atbrīvošanu un ļaušu tev iet stāstīt par to taviem brāļiem. Tas vecais vīrs sludināja daudzus gadus. Visbeidzot, kādu dienu viņš nonāca pie savām durvīm. Viņam bija jāiziet no šīs dzīves. Un kad viņš gulēja savā gultā jau dažas dienas komā, pie viņa atnāca daudzi viņa baltie brāļi, lai atvadītos no viņa, jo viņš bija bijis brašs Kristus karēvis. Gulēdams tajā gultā viņš atguva samaņu, paskaties apkārt un viņš sacīja, Moze, vai tu neesi vai... Sem, vai tu vēl neesi vīris? Nē, sacīja, man bija jāatgriežas, viņš sacīja. Es domāju, ka esmu tur. Sacīja, es droši vien to nosapņoju. Sacīja, es domāju, ka esmu tur. Un kad es tur stāvēju, kāds eņģelis, es tikko biju ievests pie tām durvīm un sacīja, pienāca eņģelis un teica, Sem, nāc saņemt savu vainagu un nāc saņemt savas drānas. Viņš sacīja, nestāstiet man par vainagu un drānām, vienkārši ļaujiet man stāvēt šeit un skatīties uz viņu miljonus gadu. Viņš redzēja viņā to, kas bija atbrīvojis viņu no grēka un nāves. Viņš tur redzēja to, kas bija viņam līdzās visā grūtajā un vieglajā. Ak, Dievs! Torīt es gulēju savā gultā. Man reiz bija, jūs zināt manu dzīves stāstu. Man bija vecs suns, mēs saucām viņu par Frici. Viņš pavadīja mani uz skolu, oposumu, slēpņu un pārējais, no es viņu ņēmu līdzi katru rītu. Es mēdzu pamosties tur augšstāvā, mazā baļķu mājiņā. Es dzirdēju, kā viņš reit tur tālu ieplakā. Viņš nekad man nemeloja. Es vienmēr gāju pie viņa, un viņam bija kaut kas priekš manis. Ziniet, kādā no šiem rītiem es izdzirdēšu, kā viņš tur ej tajā kanjonā. Man būs jāiziet un jāpaskatās, kas viņam ir. Viss būs kārtībā. Paklausies, brāli, atļauj man tev kaut ko pateikt. Ir tikai viena lieta, ko ieraudzīt, kad tu skaties uz Jēzu Kristu. Tas ir redzēt viņā Dievu, to pašu vakar, šodien un mūžīgi. Es ticu, ka šovakar viņš ir šeit, lai izdarītu mums to pašu, ko viņš darīja toreiz. Uz brītiņu nolieksim savas galvas lūkšanā. Lūdzieties. Vai šovakar šeit būs kāds, kurš pateiks, brāli Branham, paprasi Dievam, lai viņš ir man žēlīgs? Es vēlos skatīties un redzēt viņu citādāk. Es esmu skatījies uz viņu un izteicis minējumus. Es esmu skatījies uz viņu un bijis neziņā. Es esmu skatījies uz viņu un šaubījies. Vai tiešām es viņam rūpu? Vai viņš mani mīl? Vai visas šīs lietas, kas par viņu ir pateiktas, ir taisnība? Es vēlos zināt, vai tā ir taisnība. Vai tu paprasīsi viņam atklāt man to šovakar? Vai tu pacelsi savu roku? Lai tas kungs jūs svētī. Tas ir labi.
it visur. Dārgais kungs, par tevi ir rakstīts tik ļoti daudz. Mēs zinām, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Mēs lūdzam, kungs, lai šovakar, kad mēs skatāmies, mēs redzētu Jēzu Kristu. Tu apsolīji savā vārdā, ka tos darbus, ko tu darīji, darīsim arī mēs. Tu apsolīji, ka pēdējās dienās, kad tu atkal būsi šeit uz zemes svētā gara veidā, kad draudze būs piepildīta ar spēku, ar svēto garu. Tu teici vēl mazliet un pasaulē nebūs nekāda labuma no skatīšanās, jo viņi to neredzēs, bet jūs to redzēsiet. Jo es būšu ar jums un jūsos līdz pat galam. Kungs Jēzu, kamēr vēl cilvēkiem ir iespēja skatīties, lai šovakar viņi paskatās un ierauga viņu, viņa augšām celšanās spēkā. Viņš nav miris, bet viņš dzīvo mūžīgi, gatavs būt aizbildnis tiem, kas ir gatavi viņu apliecināt. Dāvā to, kungs, un lai visi šie lūgumi, kas ir paprasīti, tiek dāvāti. Tēvs, dāvā šīs lietas Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tagad ir pienācis laiks lūgties par slimajiem. Es par jums palūdzu. Ticiet, ka Dievs atbildēs. Un tā, man šķiet, ka Billijs teica, ka viņš izdalīja vairāku lūkšanu kartīšu. Vai tas bija B? B ļoti labi. Mums nav laika, es nedaudz pārtērēju laiku, piedodiet man. Man ir tikai dažas minūtes. B, kur mēs beidzām pagājušajā vakarā? Kur mēs beidzām pagājušajā vakarā? Ak, paņēmām visus, tad mēs vienkārši sāksim no B. Numur 1, ļoti labi. Numur 1, 3, 4, 5. Tagad kāds pieskatiet, nāčur Bilī, daži no jums ātri, jo mums vairs nav laika, mēs tikai un nekavējieties. Dažreiz viņi ir kurli un nedzird, un vai varbūt viņi nevar piecelties, vai kaut kas cits. Ja tas tā ir, nu mēs, numur 1, 2, 3, 4, 5, labi, iznāciet šeit priekšā, lūdzu. Tur ir 1, 2, 3, 4, pareizi, piedodiet, ser. 6, 7, 8, 9, 10, lai viņi tagad pieceļas. 6, 7, 8, kāds, lūk, 8, 9, 10, 8, 9, labi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, labi, no 10 līdz 15, piecelieties, kuriem ir B, labi, tās ir visas izdalītās kartiņas, 15, labi, no 15 līdz 20, piecelieties, no 1 līdz 20, uz lūkšanu kartītēm, ieņemiet savu vietu šeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tieši tā, no 20 līdz 25. Cik daudziem nav lūkšanu kartītes? Tik un tā ticiet viņam. Kamēr viņi nāk, lai ieņemtu savu vietu, kamēr to dara šie 25, pirmie 25, atļaujiet man pajautāt jums. Bībelē vēstulē ebrejiem ir teikts, ka Jēzus Kristus ir mūsu augstais priesteris. Vai jūs tam ticat? Tāds, kas spēj just līdzi mūsu vājībām. Vai tad šodien mēs sēdēsim trūlī? Redzot, ka mūsu augstais priesteris dara sevi zināmu mūsu vidū, bet mēs sēdēsim kā dumji lopi, kurus ir jādzen it nemaz. Būsim modri un darīsim no visas sirds, ikvienas cīņas priekšā. Nesiet kā dumji lopi, kurus zen, esiet varoņi. Jūs ļautiņi skatieties šurp un ticiet, ieskatieties rakstos, ko viņš apsolīja labi. Mēs neaizņemsim daudz laika, mēs uzreiz sāksim lūkšanu rindu, palūksim vēlreiz. Kungs Jēzu, tagad tas ir tavās rokās. Es esmu tavās rokās. Kungs, paņem vārdu, kurā tu teici, kā tas bija Sodomas dienās. Tu, uz ko es atsaucos šovakar. Tu teici Svētā Jāņa 14:12. Kad tu runāji ar saviem mācekļiem par aiziešanu, tu teici, kas man tic tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Bībelē ir teikts, ka Dievs daudzkārt un dažādos veidos runāja uz praviešiem. Tas ir runāja uz tēviem caur praviešiem, šajās pēdējās dienās caur savu dēlu Jēzu Kristu. Un viņš ir vārds. Mēs zinām, ka pravieši nāca. Gars nāca pār viņiem un padarīja šo vārdu dzīvu tai paaudzei. Nolādēja ķēniņus, atnesa tiesu, īstenoja taisnīgumu, izglāba pazudušos, pravieši, pie kuriem nāca vārds. Lūk, šajā pēdējā dienā, kungs, tu esi apsolījis, tu teici, kā tas bija Sodomas dienās, kad Abrahams sēdēja tur dienas veicē, tā mazā izsauktā draudze. Mēs šodien skatāmies pa visu pasauli, Tēvs. Mēs redzam precīzu Sodomu, izvirtušus, remdenus, pagānus. Un mēs redzam šos trīs eņģeļus parādamies
Abrahāma priekšā. 2 no viņiem devās pie remdenās draudzes, Lata, lai mēģinātu viņus izsaukt. 2 devās uz turieni, mūsdienu Billijs Grēms, lai izsauktu viņus ārā. Nekādu brīnumu, tikai apžilbināja viņu acis. Evaņģēlijas sludināšana to dara. Bet bija viens, kas palika šeit kopā ar Abrahāma grupu, simbolizējot izredzētos, izsauktos, kuri nebija Sodomā, dzimuši ārpus Sodomas, patiesā draudze, šodienas Abrahāma dzimums. Un kad šis cilvēks, kas runāja ar viņiem, sacīja, kur ir tavas sievas āra, sacīja, viņa ir teltīte aiz muguras. Un viņš sacīja, es tevi apmeklēšu noliktajā laikā. Un viņa iesmējās. Viņš sacīja, kāpēc viņa smējās. Viņš atpazina, ko viņa runāja un domāja sevī, būdams ar muguru pret telti, kurā viņa atradās. Jēzus no Nāceretes, Dieva dēls, ir pateicis mums savā vārdā, kā tas bija tajā dienā. Tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Un tas ir ļoti dīvaini, tēvs, ka nevienos laikos nav bijis kāda reformātora, kas būtu devies uz Sodomu, kura vārds beigtos ar Ham līdz šodienai. Tavs kalps, Billijs Grahams, Sodomā dara savu darbu. Tagad, tēvs, es lūdzu, lai tu izglābi Abrahāma dzimumu, kas šovakar atrodas šeit, piepildi viņus ar dārgā apsolītā dēla svēto garu. Tūlīt pēc tam Dievs, kas bija izpausts miesā, parādīja to zīmi. Tad uz skatuves iznāca apsolītais dēls. Dievs, mēs esam gaidījuši viņu jau 2000 gadu, Abrahāma dzimumu. Daudz ir aizmiguši, šī 7. sardze. Mēs gaidām, ka jebkurā brīdī var atskanēt sauciens, lūk, līga vainis nāk. Dāvā šovakar, tēvs, lai cilvēku sapratne būtu atvērta, lai viņi redzētu, ka šī zīme bija apsolīta tieši pirms dēla atnākšanas. Tāpat kā bronzas čūska simbolizēja Kristu, tā arī dēla atnākšana un viņa atnākšanas zīme, dabiskajā ziņā, simbolizē garīgo Jēzus, Abrahāma karaliskās sēklas atnākšanu šodien. Dāvā to, kungs, mēs prasām to Jēzus vārdā, nododot sevi tev. Amen. Es gribētu pateikt vienu lietu, pirms mēs lūksimies par slibajiem. Daudziem cilvēkiem ir nepareizs priekšstats par dāvanu. Dāvana nav kaut kas tāds, ko Dievs tev dod, lai tu iet un teiktu, nu es aiziešu uz turienu un paņemšu to un paņemšu šito un darīšu to. Tās nav dāvanas. Tik daudzi cilvēki tā domā, bet viņiem ir nepareizs priekšstats. Dieva dāvana ir vienkārši zināt, kā nolikt sevi maliņā, lai Dievs varētu tevi lietot. Tas arī viss, kas ir dāvana. Saprotat, kamēr vien tu esi sevi. Vai tad pats Jēzus neteica? Jāņa evaņģēlijas 5:19. Patiesi, patiesi es jums saku, dēls pats no sevis nevar darīt neko. Viņš gāja gar to baseinu, kur bija visi tie sakropļotie, bet dziedināja vienu vīrieti ar prostatas problēmām vai kaut ko tādu, palēlinātu slimību. Viņš teica, dēls no sevis nevar darīt neko, bet ko viņš redz tēvu darām, to arī dēls dara tāpat. Tas neesmu es, viņš teica, kas dara tos darbus. Tas ir mans tēvs, kas mājo manī. Viņš dara tos darbus. Un tā jūs, cilvēki, kas sēžat tur, neuzdrošinieties skatīties uz nevienu cilvēku. Skatieties uz Kristu. Viņš ir tas īstais. Un viņš apsolīja, ka pēdējās dienās viņš izpaudīs sevi cilvēciskā miesā, kā viņš izdarīja tur Sodomā. Lūk, jūsu miesā, manā miesā, vienkārši atvērsim savas sirdis un atmetīsim savu domāšanu un vienkārši ļausim vārdam virzīties pa savu kursu šovakar mūsos. Tad mēs redzēsim Dieva, viņa varenā gara varenās dāvanas, izpaustas mūsu priekšā. Esiet ļoti godbīgi, lai neviens neiet prom. Esiet ļoti klusi un lūdzieties. Esmu pārliecināts, ka jūs to izprotat. Un ja šeit ir kāds, kurš domā, ka tā ir manīšanās, es izaicinu viņu atnākt uz platformas. Jebkuru. Bet gadījumā, ja jūs baidāties to darīt, neko par to nesakiet. Jēzus Kristus vārdā es ņemu savā kontrolē katru garu, kas ir šeit, lai pieteiktu Dieva vārdu. Šovakar šeit ir tāda aina kā Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā. Kāds vīrietis un sieviete satiekas, domājams pirmo reizi. Es tevi nepazīstu. Varbūt tu mani pazīsti no avīzēm un no dzirdētā, bet es tevi nepazīstu. Tu to zini. Mēs viens otram esam sveši. Tāpat kā mūsu kungs reiz satika kādu sievieti pie akas, vīrietis un sieviete satiekas, sarunājas. Bet ja es nāku, kā kāds no mūsu brāļiem, sakot, Dievs man ir devis dziedināšanas dāvanu. Vai jūs zināt, kas ir dziedināšanas dāvana? Ticība dziedināšanai. Saprotiet, tu vienkārši atlaid vaļā savu ticību, lai lūgtu par kādu. Tas arī ir viss, kas ir dziedināšanas dāvana.
Tādai vajadzētu būt katram kalpotājam, ikvienam, saprotiet, vajadzētu būt dziedināšanas dāvanai. Tas spēks, kas tevi dziedina, ir tevī, svētais gars. Tev vienkārši ir jāļauj tam izdarīt savu darbu. Tas arī viss. Tieši tāpat kā dzīvība, kas ir kokā, nav vajadzības ieliet ābolus kokā, lai tas ražotu ābolus. Tas vienkārši tiek iestādīts zemē, un tas dzer un ražo. Tieši tā tu dari ar svēto garu. Tas ir tevi iekšā. Tu vienkārši dzer no neizsmeļamā Jēzus Kristus avota, un tas nes gara augļus, saprotat? Tagad es stāvu šeit, nepazīstot tevi, Dievs zina to. Tu esi pilnīga svešiniece. Un tā, ja es aizietu un uzliktu tev rokas un teiktu, māsa, tu kļūsi vesela. Tu varētu tam noticēt, un tas būtu labi. Bet, kas būs, ja viņš atnāks? Redziet, tas bija tajās aizgājušajās dienās, toreiz Pentekostu dienās. Šodien mēs dzīvojam tālāk par to. Mēs esam aiz Pentekostiem. Tāpat kā aiz metodistiem un luterāņiem, mēs esam tālāk pie pašas tā kunga atnākšanas, kad kalpošanai, ko veica pats Jēzus Kristus, ir jābūt tieši tādai. Tāpat kā noslēdzošajam akmenim uz piramīdas, tam ir jābūt tik ļoti noslīpētam, lai katrs akmens iedarētos pilnīgi. Un draudzē ir jānonāk līdz tādam stāvoklim, lai varētu saņemt to noslēdzošo akmeni, un tad tas viss iet augšām celšanā, kad ir uzcelts tas ķermenis. Vai jūs ticat tam? Vai jūs ticat, ka šīs lietas, ko es jums saku, ir patiesība? Vai ticat? Ja kungs Jēzus man pateiks kaut ko, ko tu esi izdarījusi, kaut ko, ko tev nevajadzēja darīt, kaut ko, kas ar tevi nav kārtībā, lai kas tas arī nebūtu finansiāli sadzīviski, es nezinu, lai kas tas nebūtu, vai tu ticēsi man, vai ticēsi, ka es esmu viņa kalps? Tu esi kristiete, saproti, es runāju ar tevi vienkārši, lai atrastu tavu garu. Saproti, tieši šādi viņš darīja to pie tā sakas, viņš teica, atnes man dzert. Tu esi kristiete, tu esi ticīga. Tā tas ir, nevis kāda autostopiste, bet ticīga. Ļoti labi. Tava problēma, tava galvenā problēma ir tavā kaklā. Uz tava kakla aizmugures tev ir audzējs, un tas audzējs rada tev spiedienu. Tas bojā tavas acis un tā tālāk, vai tā ir taisnība. Tas ir tā, saka tas kungs, tā tas ir. Ja tu tam ticēsi, tas aizies. Lai Dievs tevi sveitī, tagad ej. Sveicināti, ser. Es tevi nepazīstu. Mēs viens otram esam svešinieki. Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ja es varu atslābināties pietiekami, lai svētais gars varētu izmantot manas lūpas un manas acis, gluži kā... Vai jūs kādreiz esat redzējuši sapni? Protams. Ir kāda daļa no tevis, tavām 5 maņām ir jābūt neaktīvām. Tev ir apziņa un zemapziņa. Tava pirmā apziņa ir šeit, bet tava zemapziņa ir lūk šeit. Tavām 5 maņām ir jābūt neaktīvām, lai dotos uz šejieni, lai sapņotu. Bet, kad tu atgriezies, tas iespaido lūk šo tādā mērā, ka tu atceries, par ko tu sapņoji. Lūk, redzētāji, pravieši, viņu zemapziņa nav tur, tā ir tieši šeit. Tu neaizej no savām 5 maņām, tu stāvi kājās sapņodams. Ja tu teiktu sapņot, ja es pateiktu nosapņo man sapni, tu nevarētu to izdarīt. Tāpat arī es nevaru redzēt jums kādu vīziju. Ir vajadzīgs, lai to izdara Dievs. Bet man nav jāaizmieg, lai to redzētu. Es stāvu šeit un redzu to. Tā ir Dieva dāvana. Ja es varu aizvākt no ceļa pirmo apziņu, tad Dievs izmantos to otru apziņu, ja viņam būs kaut kas sakāms. Tas ir atkarīgs no viņa. Bet, ja es varu ar Dieva palīdzību, ja Jēzus stāvētu šeit, šajā uzvalkā, ko viņš man iedeva, ja tu būtu slims, viņš nevarētu tevi dziedināt, nē, viņš to jau izdarīja, kad viņš nomira. Un es nezinu, kāpēc tu esi šeit, tu esi vienkārši cilvēks. Mēs esam apmēram viena vecuma, un mēs vienkārši stāvam šeit uz platformas, satiekamies pirmo reizi. Vai tu tici, ka Dievs var atklāt man tavas vēlmes, vai to, ko tu esi izdarījis, vai tavus šķēršļus? Ja viņš var pateikt tev to, kas ir bijis, viņš var pateikt tev to, kas būs. Vai tu tam tici? Es negribu aizņemt pārāk daudz laika, bet es esmu smagi sludinājis, un laiks nervozums tev ir patiešām jāatslābinās, jo nav nekā, ko es varētu izdarīt, ja vien viņš man to neparāda. Šeit tas ir. Tā gaisma nonāk pār to vīru. Ļoti labi, ser. Nē, ser, tu neesi šeit sevis dēļ. Tu esi šeit kāda cita dēļ, un tā ir meita. Un tā meita dzīvo Kalifornijā. Un pirms kāda laika viņa iekļuva auto avārijā. Un tu gribi, lai tu stāvi šeit, lai es palūgtu par viņu, jo viņu tas joprojām nomoka. Un paklausies, ļauj man tev kaut ko pateikt. Tā auto avārija nebija Kalifornijā, tas notika Dallasā, Teksasā, lūk, kur notika tā avārija. Vai pareizi? Ar viņu viss būs kārtībā, neaizmirsti, es redzu, kā viņa iet. Ļoti labi, tici, tagad ej un tici, brāli, lai Dievs tevi sveitī. Sveicināti, kundze! Es tev esmu svešinieks. Mēs viens otru nepazīstam. Mēs esam pilnīgi svešinieki. Vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Vai tu viņam tici? Un tā, ja svētais gars var pateikt man kaut ko par tevi,
par to, ko tu zini, ka es to nezinu, tad tas liks tev noticēt, vai ne? Tu esi, tev ir sarežģījumi, tev ir daudzas lietas, bet tā galvenā ir tā, ka tev drīzumā būs operācija audzēja dēļ, un tas audzējs ir tavā sānā. Tā tas ir. Tā tas ir. Tieši tāpēc tu esi šeit, lai palūgtu par to. Ja es varētu pateikt tev, kāds ir tavs vārds, vai tu noticētu, ka es esmu viņa pravietis, jeb ticētu, ka viss būs labi, Holmana kundze, ej pa savu ceļu priecājoties, saprotat? Lai Dievs tevi svētī, tagad tici, nešaubies. Sveicināti, kundze. Mēs viens otram esam svešinieki, jūs esat jaunāki par mani, vienkārši sieviete un vīrietis. Tikai mirklīti, visi esiet patiešām godīgi. Tā kunga gars aizgāja no šejienes. Šis vīrietis, kas sēž šeit ar brillēm, tev ir garīga problēma tavā prātā, tu nezini, ko darīt, tu esi pilnībā apjucis, tici un viss būs kārtībā, tieši tā, vai tu to darīsi? Ļoti labi. Esiet godīgi. Lūk, šeit ir kāda kundze, viņa sēž tieši šeit, viņa skatās. Viņas rokas ir saliktas šādi, viņa lūdzas. Viņa ir slima roka, par kuru viņa lūdzas. Ja tu ticēsi, jā, Dievs to dziedinās. Es tevi nepazīstu, tu nepazīsti mani, bet tu kaut kam pieskāries, tu nepieskāries man, tu esi 20 pēdu attālumā no manis, Jēzus Kristus tevi dziedina, tava ticība dara tevi veselu. Vai tad tas nav tas pats Jēzus, augstais priesteris, kas spēj just līdzi mūsu vājībām? Vai tad jūs neticat, ka tas tā ir? Piedodiet, man vienkārši ir jāsako tā, kā tas iet. Es jau kļūstu vājš, saprotiet tikai vienu. Ziniet, mūsu kungs, reiz kāda sieviete pieskārās viņa drēbēm, un viņš teica, piedodiet, šī melnādainā kundze, kas sēž šeit, lūdzas. Problēmas ar žultspūsli, augsts asinsspiediens. Tici, kundze, tas tevi atstās. Amen. Es paskatījos, un šeit stāvēja kāda melnādaina kundze, saprotiet, viņas ticība uzreiz pievilka to. Amen. Tā kundze uzreiz aiz viņas ar astmu. Ja tu ticēsi, ka Dievs darīs tevi veselu no tās astmas, tad tu vari to saņemt, ja tu tam ticēsi. Tavā sirdī ir liela vēlēšanās, un tā ir likumīga vēlēšanās. Tu gribi bērniņu. Un iemesls, kāpēc tev tas nav iespējams, ir tas, ka tev ir sieviešu slimība. Un tā ir taisnība. Labi, vai tu tagad tici, ka Dievs tev to dos? Ja kungs Jēzus man pateiks, kas tu esi, vai tu ticēsi? Lambertas kundze. Tagad ej tici tam. Vai tas liek tev ticēt? Lai viņi to saņem Dievs Jēzus Kristus vārdā. Ticiet, ser, mēs viens otram esam sveši. Bet Dievs pazīst mūs abus. Vai tu tici, ka kungs Jēzus atklās man tavas problēmas? Tu tici. Tu neesi no šejienes. Tu neesi no Arizonas. Tu esi no tāliem austrumiem. No Mičiganas. Tā tas ir. Pareizi. Tev ir augsts asinsspiediens, artēriju sacietēšana, slikta redze. Tas tev ir atstājis. Brauc atpakaļ uz Mičiganu. Kungs Jēzus dara tevi veselu. Ticiet Dievam. Tā kundze, kas sēž, lūk, tur, lūdzas par savu tēvu. Viņam ir Parkinsona slimība. Un tagad es viņu redzu, un viņš ir aizēnots. Viņš ir ne tikai nāves ēnā, bet arī mūžīgās nāves ēnā, jo viņš nav glābts. Tā ir taisnība. Vai tu tici, ka Dievs viņu glābs un viņu dziedinās? Ja tev ir pietiekami daudz ticības, lai pieskartos Jēzum Kristum, mūsu augstajam priesterim, tu noteikti vari to pieņemt. Un tā, vai tu varētu izdarīt man pakalpojumu? Uzliec savu roku sievietei, kas atrodas tev blakus. Viņa lūdzas par savu brāli. Jā, tas brālis ir slims. Un viņš ir arī alkoholiķis. Tā ir taisnība. Vienkārši tici. Viņš pārstās dzert un izveseļosies. Ja tu vari ticēt, viss ir iespējams. Tā kundze, kas sēž šeit, lūdzas, tieši šeit manā priekšā. Viņa ir noliekusi galvu. Es varu jums teikt, viņa lūdzas, kungs, ļauj, lai tā esmu es. Šī kundze ir, viņa lūdzas par kādu draugu.
Un tas draugs atrodas šeit slimnīcā, mirst no vēža. Un arī par sevi. Viņa palaidīs to garām. Kellijas kundze, piecelies kājās un pieņem dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā. Es nekad savā dzīvē šo sīvieti neesmu redzējis. Vai tu tici, ka Dievs dziedina sirds slimības? Vai tu tici, ka Viņš dziedina tavējās? Ļoti labi, tad vienkārši dodies uz priekšu, sakot paldies tev, dārgais Dievs. No rīta tev ir grūti piecelties, jo tu esi ļoti stīvs tā rīta dēļ. Rīta šādi vairs nebūs, ja tu vienkārši ticēsi tam un ies uz priekšu, tieši tā. Tev ir vajadzīga asiņu pārliešana no Golgātas. Tas izārstē diabētu un visu pārējo. Vai tu tici, ka viņš to dara? Ļoti labi, arī tavējais var tikt izārstēts, ja tu vienkārši ticēsi no visas sirds. Nāciet šurp. Tu esi nervoza. Tāds ir iemesls tavai problēmai. Tev ir kuņģa čūla. Vai tu tici, ka Dievs to dziedinās? Es gribu tev kaut ko parādīt. Es uz brītiņu noņemšu savu pulksteni. Nervozums, tas ir ļoti grūti. Bet tu esi laba dvēsele. Atļauj man paņemt tavu roku. Es gribu paņemt tavu roku. Es gribu, lai tu paskaties uz manu roku. Tagad skaties, es uzlikšu tavu roku uz manējās. Tagad tu to redzi, kā tas tur kustas, kaut kas līdzīgs mazām vibrācijām. Tā ir tā dzīvā čūla. Tagad skaties, noņem savu roku. Tagad atkal paliek normāli. Tagad es uzlikšu tur savu roku. Tur nekas nenotiek, vai ne? Bet es uzlikšu tur tavu roku. Lūk, tas atkal ir tur, redzi? Lūk, tur ir kaut kas simbolizējošs, ko tu vari faktiski redzēt ar savām acīm, vai pareizi. Pacel savu roku, lai sanākušie redzētu, ka tā ir taisnība. Šeit sanākušie var to redzēt. Uzliec savu roku šeit. Tagad noņem savu roku, kundze. Tagad atkal uzliec tu roku šeit. Tā ir dzīva čūla. Tie ir audi, kaut kas, kas apēd audus. To izraisa nervozitāte, tas izplatās. Tev ir arī sieviešu slimība, labi. Un tā, šeit, lūk, kad ir tas brīdis, kad tev ir jāuzņemas iniciatīva, vienkārši, lai šī kundze zinātu. Tagad es gribu, lai sanākušie tur savas galvas noliektas un lūdzas, jo tas iet no viena uz otru. Jēzus teica, manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus. Tagad turiet galvas noliektas, ja negribat čūlu, saprotat? Tā es gribu, lai tu paskaties. Tev ir čūla. Tagad pavēro manu roku un ievēro, ka es savu roku nekustinu. Debesu Tēvs, lai tava žēlsirdība un žēlastība ir uz šīs sievietes, lai viņu dziedinātu. Viņa vēro manu roku. Viņa vēro, Tēvs, lai redzētu, vai ir kādas izmaiņas. Un es zinu, ka viņas ticība, būdama nervozā, un es lūdzu Dievs, lai tu viņai palīdzi. Jēzus vārdā palīdzi viņai. Un tā, kundze, es vēl neesmu atvēris savas acis, bet šī kundze zina, ka mana roka joprojām ir tāda pati kā agrāk. Vai tā ir taisnība, kundze? Tagad paskaties uz to ļoti uzmanīgi. Lūk, tas netiek darīts, lai uztaisītu šovu, tas tiek darīts, lai apliecinātu, ka Jēzus Kristus tur savu vārdu. Lūk, viņš teica, manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus. Tagad es turēšu savu roku cik vien iespējams nekustīgi, un es gribu, lai tu ievēro, ka tas nav tāpēc, kā es turu savu roku. Redzi, tas ir tur visu laiku, vai tu redzi, kā tā piepamst? Ar katru reizi ir arvien sliktāk, jo es to turu. Visa mana roka ir nejūtīga līdz elkonim. Tagad vienkārši pavēro to tikai uz brītiņu. Kungs Jēzu, tas nav izrādīšanās dēļ. Mums tā nevajag darīt, bet lai piepildītos tavs vārds. Tu nekad nedziedināji cilvēkus tikai tāpēc, lai parādītu, ka tu esi Dievs, bet tā bija tava vārda piepildīšana. Un tas ir tas veids, kāpēc es daru to šovakar, Tēvs. Mana ticība tic, ka šī labā sieviete var tikt dziedināta no šī dēmona. Sātan, es apsaucu tevi Jēzus Kristus vārdā, kurš triumfēja pār visām slimībām, un tās ir zem viņa kājām. Un kā viņa kalps, es uzņemos iniciatīvu. Jēzus vārdā atstāju šo sievieti, izej no viņas. Lūk, es neesmu pakustinājis savu roku. Šī kundze ir mana lieciniece. Kaut kas notika ar manu roku, vai ne? Ja tā ir taisnība, saki amen. Tas ir prom, vai ne? Tu esi dziedināta. Tagad paskaties šurp. Es uzlieku savu roku. Tagad tu uzliec savu roku. Nekas nemainās. Tu esi dziedināta. Ej un paēd savas vakariņas. Jēzus Kristus dara tevi veselu. Manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus. Jā. Vai tu tici, māsa? Vai tu tici? Vai tu tici, ka Dievs var aizvākt no tevis to astmatisko stāvokli un padarīt tevi veselu? Labi, ej savu ceļu, saki paldies tev, kungs, Jēzu, es ticu tev no visas sirds.
Sveicināti, ser! Tevi apgrūtina sirds, tāda kā blokāde, kuri izraisīs nervozums, sitieni divi no vienas puses un viens no otras. Ļoti labi, ser! Tagad tas ir beidzies. Ej, tava ticība dara tevi veselu, ser! Ej, ticot no visas sirds, labi! Vēl viens slims kuņģis. Vai tu tici, ka Jēzus dara tevi veselu? Vienkārši saki, paldies tev, kungs, Jēzu. Tici tam. Ja viņš var pateikt tev, kas tu esi, viņš, protams, var tevi dziedināt. Kā būtu, ja es neteiktu tev ne vārda, vienkārši uzliktu tev rokas, vai tu ticētu, ka esi dziedināts, sēžot tajā krēslā? Vai tu ticētu? Ej pa savu ceļu, saki, paldies tev, kungs, tas ir tas, kam tu tici. Vai tu tici, ka Dievs dziedināja to muguras problēmu, kad tu sēdēji tur? Labi, tu vari doties sacīt paldies tev, kungs. Tici no visas sirds, dodies uz priekšu un tici. Ser, ja Dievs tevi nedziedinās, kādu dienu tu kļūsi kroplis, lūk šāds staigās ar spieķīti tā artrīta dēļ. Kāpēc gan nepieņemt viņu tieši tagad? Vai tu tici tam? Ej pa savu ceļu un saki paldies tev, kungs. Un uzmini uz tā un turpiniet pa savu ceļu, priecājoties. Jēzus dziedina tavu muguru un dara tevi veselu. Vai tu tam tici? Ļoti labi, ej pa savu ceļu sakot paldies tev, dārgais Dievs. Nāc šurp, kundze. Nu, no kā tu baidies? Tu baidies tāpēc, ka tev ir menopauzes laiks. Tu zini, ko es gribu pateikt, sievietes pārmaiņas. Un vispārējais vēlu vakarā tu kļūsti nogurusi. Tu nespēji izdarīt savu darbu, tu tik ļoti nogursti, vai tā ir taisnība? Labi, tagad viss ir kārtībā. Ej, tava ticība dara tevi veselu. Vēl viens nervozums. Bet tu visu mūžu esi bijis nervos. Esi bijis mazliet nervos, kad biji jaunāks. Tu nedaudz nervozi staigāji apkārt, bet šķiet, ka tagad tevi kaut kas ir pārņēmis. Tu visu laiku esi nomākts, vai pareizi? Tā vairs nebūs. Ja tagad tu noticēsi man kā Dieva pravietim, ej un tici. Cik daudzi tur tic no visas sirds? Uzlieciet savas rokas viens otram. Jēzus Kristus no Nāceretes vārdā. Es pieprasu visiem šeit klātesošajiem vīriešiem un sievietēm uzlikt savas rokas vienam uz otra. Ja Dieva vārds, daļa no tā ir pareiza, tas viss ir pareizs. Jēzus Kristus teica, manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus. Dieva vārds ir sirds, domu un nodomu atpazinējs. Jēzus teica, ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie izveseļosies. Ik viens ticīgais, kas ir šeit, sakiet uz to amen. Tādā gadījumā jūs esat ticīgi. Lūdzieties par to, kam ir jūsu. Lūdziet par tiem, kuru rokas ir uzliktas jums, jo viņi lūdzas par jums. Lūksimies kopā un sakausim ienaidnieku. Un lai katrs šeit klātesošais slimnieks tiek dziedināts Jēzus Kristus klātbūtnē. Visu varenais Dievs, dzīvības autori, ikvienas labas dāvanas devēji, sūti savu svētību pār šiem cilvēkiem. Sātan, tu esi zaudējis šo cīņu. Jēzus Kristus ir šeit. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kristieši ir uzlikuši viens otram savas rokas. Viņi lūdz ticības lūgšanu. Tu teici, šīs zīmes ies līdzi tiem, kuri tic. Ik viens no viņiem teica amen, viņi tic. Viņi uzsvēra tavas sirds vēlēšanos, kad tu teici, šīs zīmes ies līdzi tiem, kuri tic. Viņi ir uzlikuši savas rokas viens otram. Tu esi uzvarēts, Sātani, izej no viņiem, Jēzus Kristus vārdā. Atstāj šo vietu un atstāj šo ēku, Jēzus Kristus vārdā. Ik viens vīrietis vai sieviete, kas tic, ka ticīgais ir uzlicis viņiem savas rokas, ka ir palūgta ticības lūgšana, un tu esi gatavs atstāt savu slimību, atstāt savas domas par to un pieņemt Dieva vārdu, lai tas ienāk tavā sirdī, piecelies kājās un pieņem savu dziedināšanu Jēzus Kristus vārdā. Āmen un āmen. Tagad paceliet savas rokas un slavējiet viņu, jo viss ir beidzies.